tad turpināsim. Mums ir jāuztaisa durvju vietas. Atkal izveidojam jaunu kolekciju. Šeit gan mēs rakstīsim ārdurvis. Un tad mēs zinām un pieņemam pēc dotās informācijas, kā āra durvis ir metru platas un 2,10 metri augstas. Un tad mēs te jau varam ieslēgt pat magnētu un izveidot tādu kā durvju šablonu. Atzīmējot elementu, uzspiežot tabu, mēs varam tad paņemt to vienu sānu malu un pataisīt viņu lielāku, jo kas svarīgs būlīna elementam ir tas, kad jūs veidojat logus, durvis un tā tālāk, jūs nevarat to elementu atstāt iekšā starp sienu. Tad viņš neizveidos nemaz to opciju. Nu, piemēram, tagad paņemsim nodublēt elementu, tā. Nodublējam, paņemam kubu 17 un izslēdzam ārā, un mēs redzam, ka mums te ir kaut kāds nekas principā. Un tad, kad jūs attiesim atpakaļ ar Ctrl+Z, un tad, kad jums tas kubs ir cauri visai sienai, izdarīsim pilnīgi to pašu. Paņemsim tad 17. Izslēgsim ārā. Un mums ir skaista durvju aile.